Sveicināt, labvakar, labu vakar, tādu normālu pavadīšanas vakarā, nu tur tīri pirčīgi bigi, tas nekas, bet ko jūs darat, tas man neinteresē, man neviens stāsta par šo. Nu jūs varat nestāstīt neko. Nu jā, jums jau nebūs jāstāsta, es stāstīšu. Nu tādēļ ir. Šī būs kāpeņu stāstīņa, bet tas būs normāls kāpeņu stāstīņš, vispār reāli. Es te nejoku. Bišķi, 10 minūtes nebūs, bet, būs labi. Tā, ķersies klāt. Šī tēma ir brīdārā, kas saka, labi, iedomāt tur zāļu, amures izsādi. Kas jādara? Neatcer āmuli nekas nejādara. Dievs jau zinā, ko viņi dara, zāļi arī husiņu vai tu pāvi. Es jau sazināju šī dēļ, kā mēs sāstīju. Es nepareizi ieprostu tēmu, tā man bija cits kaut kas padomā. Ja es stāstu jums, āmuls zāļs tur nepriečom nebūs. Nebūs, šitos variants. Ziepes, ziepēm jau forši, jā. Pēdājs var nomazgāt, vai rokas, vai ģīmut, tas arī nebūs. Labi, ķersies klāt. Pīsto variants. Te nebūs nekāds. Balvas apsniegšanas ceremonija, nekas. Man vienkārši tā, labi, davai, mēģināt sākt, vajag neko neteikt. Aiziet tā. Kāpēc stāstiņi? Turpinās? Kurējā sērija? Ko to jūs man var pateikt? Ko sērija? 70. Vai kaut ko, vai es nezinu. Domā, ka es atceros. Man tik daudz ir tik kāpeņnieki sakrājuši. Tagad viss ir labi. Tā bija tāda, Labi, davai sāks. Es gribēju kaut ko izstāstīt. Labi. Jo, kāpēc sāk stāstīt. Tā, jūs ir, kāpēc, labi, jau aiziet, jāsniedz. Jūs man patīk tas, kas man nepatīk, tas man patīk. Un otrādi, kas man nepatīk, tas man arī nepatīk. Tas, kas nepatīk, es pasaku, nē, un viss jau. Labi, es atkal sajūstu. Iebrauc auzās, kas saka. Labi, tā. Man bija viens stāstams, es jums stāstu iepriekš, bet sanāca daudz pa vidu, tieši divi tikai. Kāpēc stāstiņi, jē. Davai ķersies. Nopietni. Tā, es jums gribēju stāstīt vienu stāstumu, jā. Kāpēc stāstīt šī būs? Tad, tā, man ievadā jāprasa, labi, es neprasīšu. Kaķene. Jums ir mājās kaķene, meidītāji, ai, brīns, man ir, es pateikšu godīgi, man ir māša, viņa pagaida, es viņu satīšu, Māriņkaja koška, kā es viņu saucu, tāda bišķi pakrieviši mazliet,
Viņš palācis mazliet, nu, viena maļņķī, koši forši. Nu, jā, mašķi, ka es viņu tāju, nu, maziņi, tāda bija, nu, tagad jau, tik maša. Jā, viņam, es iedevu vārdiņa, bet, zin ko, katram vajag to. Vajag kaķi. Vismaz mājās vajag. Nevis pilsētā, tur istabā, tur sēdēs laukos, es laukos dzīvo brīdis, man viņi sanitārs, tagad brīdis, tagad izstāst tev ir, vai tev nav. Mani laukaķiem forši mīļi, es visi iedīju patreiz, te nav, nu, diemžēl, nu, jā, šitie kāpēc sāsni. Jo kaķiem brīdis vajag, laukos izsevi. Kaķiem ir darbs, brīdis viņi. Tagad, nu, tagad ārsts, tagad ambulance, brīdis slimīca. Brīdis viņi tev visu, man viņi visi izslēga, izmeklē pēles vai kas tevi pa problēmu tādā ziņā. Jūs to netiek. Viņam nav gada jāvēs mūs prom, tiešām. Kad tev jānkās problēmas, tad viņi uzreiz paskatās, aiziet labi, es ielaišu tur, viņi grib apskatīties un problēmas ar to nav ne peļi. Nu, es laukos dzīvoju, te brīvu dabu, te viņam forši atpūst. Mani forši kaķi, pilsētā tur nevajag. Es neiesaku un spunda kaut kādā striķītī brīnsu vilkt. Laukos ir jāpierādina, tagad man pagaida nāku, viņi man arī strādā. Viņi rādīs silā. Kaķi, runči, ne. Viņš ir tāda draņģovo īstenībā, kas ir. Nu, jūs papās dziļāk arī mazliet. Labi, es izstāstīju par kaķi, to darbību, ko viņi dara. Viņi forši. Viņi tev palīdz. Nu, sieviete ir tāpat tās. Var palīdzēt, ar piegrabētiņu var palīdzēt, nu, nevar salīdzināt tā kaķi. Kaķene, maņķī koši, es viņu princi izaudzināju, tagad man pašam, viņš ir pails no viņa. Viņi priecīgi atnāk, es tā pierādinājis, nu, pie sevis, viņi mani baigi mīl. Viņi ir bīsīgi daudz, droši vien, bet, nu, es tur nav vainīgs, kas ne, būs jāsaka čaunieks, ne, jūs mēģi atcerēties šītu video un papētīt dziļāk, vai laukos nevajag jums kaķiem pašiem. Tie, kas sanitāri, tie ir vislabākie. Viņi tev izlabos visu kļūda, un to jūs nevairāk stāstu un pagaidām man jāsaka čaini.
Чао.